Mīļie vecāki, pavisam nesen šajā spīķeru koncerta zālē notika pēdējais koncerts ciklā Patiešām maziņiem, bet paies vasara, sāksies rudens un mēs jūs atkal ļoti mīļi gaidīsim pie sevis jau nākamajā sezonā koncerta ciklā Patiešām maziņiem. Biļešu tirdzniecība mūsu biļešu paradīzes kasēs jau ir sākusies, bet vēl man gribētos atgādināt, kas tad mūsu mazos klausītājus un, protams, arī jūs sagaida nākamajā sezonā. Tie atkal ir 4 koncerti. Kā jūs ziniet, koncerti nav gari, mēram 45 minūtes, un noteikti jūs arī jau zinat to, ka mēs vienmēr sezonā cenšamies parādīt ļoti dažādu mūziku, gan klasisko mūziku, gan operu mūziku, gan pat džeza un dažkārt arī mazliet kaut ko no roka mūzikas, bet to mēs, protams, pataupām pašām koncerta beigām. Visu pirms mēs jūs aicināsim rudenī uz koncertu Runcis Zābakos. Un šeit skanēs franču klasiskā mūzika, un mums būs iespēja tikties ar brīnišķīgiem solistiem, ar pianistu Elīnu Bērtiņu, ar saksofonistu Oskaru Petrauski un ļoti labu un virtuozu trompetes spēlētāju Jāni Porieti. Un kā vienmēr pasaka, bet pasakā galvenais noteikti būs arī mūzika, kurai īstajā brīdī atradīsies sava vieta. Pēc tam mēs tiksimies jau Ziemassvētku gaidās. Un pirmo reizi šajā ciklā Ziemassvētku pilī notikuma laikā mēs klausīsimies seno mūziku, un pirmo reizi mūsu koncertā skanēs klavieru priekštecis Klavesīns. Tad pēc jaunā gada vēl 2 koncerti, jaunie sīpoliņa piedzīvojumi ar mūsu, jāsaka, jau populāro trijotni muzikālo, ar mūsu dāmu ansambli Artišok. Un vēl man jāsaka, ka mēs tiksimies ar mūsu kontratenoru Sergeju Jēgeru, un Sergejam šoreiz būs ļoti neparastas lomas. Viņš pats bija tīri apmierināts, ka vienreiz varēs spēlēt un dziedāt ļaunos tēlus. Viņš būs gan mandarīns, gan tomāts. Un savu ciklu mēs noslēgsim ar Jēkaba Nīmaņa ļoti populārā mūsu jaunā komponista mūziku, mūsu uzvedumā Kā lupatiņi draiskojās. Un tad tur mēs satiksimies gan ar visādiem lupatiņiem, ar cimdiņiem, ar zeķītēm, ar spilventiņu un tā tālāk un tā joprojām. Un šis koncerts tiešām būs ļoti jautrs un aizrautīgs, un par to gādās gan pats Jēkabs Nīmanis ar savu mūziku, ar savu klarneti, būs arī dziedātāji Jolanta Strikaite, Jānis Kurševs, Valters Pūci un pianists Uģis Krišjānis. Mēs tiekamies spīķeru koncertzālē, laicīgi jau iegādājieties lūdzu abonementus un atceramies arī to, ka vienmēr pirms koncerta ir iespēja vēl jauki pavadīt laiku radošajās darbnīcās. Mēs gaidām jūs ciemos, un tur nav nekāda vecuma ierobežojuma, jo mēs pat esam pamanījuši, ka spīķeru koncertzāles foajē pat vairāk stāv, vairāki ratiņi, un mūsu visjaunākie klausītāji pat ir jaunāki par 1 gadiņu.